Jā, Sānis. Vēlos iepazīstināt Sandis Šteins, Statoil izpildu direktors. Šodien dalīsies savā pieredzē, savā zināšanās. Kas tad ir Statoil? Ko jūs zināt par Statoil? Tas, ko var izlasīt. Jo, protams, lielākai daļai asociējas ar to, ka Statoil tās ir stacijas, kur var piebraukt, uzcildīt degvielu, pavadīt foršas 5 minūtes, paņemt tad maiziet, vēl kaut ko. Viņa tāda sociāla lieta, kur var uzturēties un kur var satikties, tā kā pie laimes pulkstē. Un 30% apmēram ir sākuši savu karjeru no tiem 120, 30% ir sākuši kā pārdevēji stacijās. Jo vienmēr ir licies tā, ka pārdevējiem, kur tad viņam tās iespējas ir, faktiski ir iespējas. Bet savukārt, ja tas ir no sirds, un ja tā ir tā vēlēšanās, tad noteikti var daudz vairāk sasniegt un izdarīt, ejot pa to līniju, kur tiešām sirds ar, ka ir jāiet. Un, protams, viens no jautājumiem šeit arī ir rakstīts, ir atbilstoša izglītība, kas arī ir viena, protams, no priekšrocībām, lai ietu pēc savu mērķi. Un tāda izglītība nenozīmē, ka tagad ir tiešām jābūt doktoram vai profesoram un tam līdzīgi, vai arī ir jābūt maģistra grādiem uzreiz ekonomikā un juristos. Tā kā bez tā, protams, var iztikt galvenais, kad ir pareizā izglītība konkrētam mērķim. Ja grib būt vadītājs bez augstākās izglītības diez vai sanāks. Vienmēr patīk dialogs, un kad no cilvēkiem nāk kaut kāda iniciatīva, ko es gribu un kā es gribu lietas darīt. Tātad idejas ir ļoti svarīgas. Tad ir gatavība palīdzēt sasniegt mērķus. Viens nevar neko izdarīt. Valodas zināšanas, kā vēl viens moments. Kādas valodas ir jāzina. Tad vēlme mācīties vēl un vēl, kas faktiski arī ir ļoti, ļoti svarīgi. Un mācīties tas nav tikai jums, tas ir arī jūsu skolotājiem. Arī viņiem ir svarīgi visu laiku. Jums ir svarīgi, lai arī skolotāji visu laiku mācītos, jo jūs būsiet labāki, ja jūsu skolotāji būs labāki. Un pēdējais ir, kas ir jāmācās arī atzīt savus kļūdus. Tas noteikti, kaut kāda naftas noplūdes, noteikti degvielas. Kā tieši Statoil to reaģē? Stacijās visās zem stacijām ir apakšā speciāls materiāls, kurš visu savāc, ja gadījumā, jo ir cilvēkam nokrīt pilis. Viņš uzpilda, liek pistoli apakaļ, un ir tādi, kuri uzpilda, un tad uzreiz rauj ārā, un tad tur 10 pilis nokrīt, un viņš aiziet zemē. Faktiski viņš neaiziet zemē. Tur apakšā ir speciāls materiāls, kurš visu uzsūc, un tad novada akā, kas ir speciāla aka, kuru mēs tīram regulāri. Tā kā noplūdes stacijā, pat ja ir kāds litrs tur savācās šādi pa pilēm kopā, tad viņš nenonāk dabā. Otrā pusē sliktais.